Labrīt! Esmu Ilāna Skandale, iepirkuma uzraudzības biroja tiesību aktu piemērošanas departamenta juriste. Mūsu šodienas sarunas tēma ir publisko iepirkumu plānošana, aktualitātes, regulējums un prakses piemēri. Lekcijas mērķis ir būt informētiem par aktualitātēm un nostiprināt zināšanas par šādām tēmām. Tirgus informēšana par plānotajiem iepirkumiem, tātad iepirkuma plāns, iepriekšējais informatīvais paziņojums un tirgus izpēti, apspriešanās un konsultēšanās. Tas ir tas, kas ir jādara pirms mēs sākam pašu iepirkumu veikt. Atgādināsim arī par strateģisko iepirkumu, zaļo, sociāli atbildīgo un inovācijām. Tad mazliet apskatīsim aktualitāti, jo no šī gada 1. janvāra ir mainījušās līguma cenu robežas vērtības. Un tālāk jau aplūkosim lielākā tādā blokā, kā mums izvēlēties pareizo iepirkuma metodi vai procedūru, kādas tās ir, kā tās izvēlēties, kāda nozīme tur ir iepirkuma priekšmetam, līguma veidam, paredzamās līguma cenas noteikšanai. Tad mazliet arī par iepirkuma priekšmetu dalīšanu daļās par šiem jautājumiem. Uzsvērsim arī, ka ir svarīgi domāt par iepirkuma centralizāciju. Arī katrā plānošanā būtisks ir laika rāmis, tātad iepirkuma laika plānošana. Visi šīs tēmas centos ilustrēt ar jūsu iesūtītiem praksē jautātiem jautājumiem, gan tiešsaistes jautājumu rīkā, gan e-pastos, gan vēstulēs, gan dažādos citos veidos. Tātad tie visi būs piemēri tiešām no prakses. Sāksim tad ar iepirkuma plānu. Iepirkuma plāns tā mērķis ir informēt potenciālos tirgus dalībniekus par plānotajiem iepirkumiem. Un pārsvarā šajā lekcijā runāšu par publisko iepirkumu likumu. Dažās vietās arī būs slaidos pieminēts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums un citi likumi, bet pamatā tātad par šo te publisko iepirkumu likumu. Un šī likuma 18. panta 1. daļa arī noteica, ka pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē tajā elektronisko iepirkumu sistēmā informāciju par saviem plānotiem iepirkumiem. Tātad publicē par 8. panta 1. daļā minētajām procedūrām, par metu konkursiem, ko viņš ir plānojis, par 9. panta iepirkumiem un 10. panta iepirkumiem. Jautājums. Vai iepirkuma plānā ir jāpublicē informācija arī par iepirkumiem, kuru subjekta vajadzībām tātad veiks centralizēto iepirkumu institūcija? Kā jūs domājat? Atbilde ir nē. Un kāpēc? Tāpēc, ka centralizēto iepirkumu institūcija šo iepirkumu iekļaus savā iepirkuma plānā. Iepriekšējais informatīvais paziņojums. Pienākums šādu informatīvo paziņojumu publicēt ir tad, ja paredzamā līguma cena ir vienāda ar ministra kabineta noteiktajām līguma cena robežas vērtībām vai lielāka. Tad tas ir tā kā pienākums. Bet to var darīt arī, ja šī līguma cena netiek sasniegta vai pārsniegta. Un ir arī iespēja, ja mēs vēlamies saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tad izpildoties 2 nosacījumiem, mēs to varam darīt. Tas nozīmē, ja mēs šo paziņojumu publicējam laika posmā no 35 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, kad mēs publicēsim informāciju par iepirkumu, par paziņojumu par iepirkumu, un šajā te paziņojumā arī iekļausim maksimāli daudz informācijas, kas mums uz šo brīdi jau ir zināma par to, kas šajā iepirkuma dokumentācijā būs iekļauts. Un ja šie 2 priekšnoteikumi nav ievēroti, tad mēs nevaram šī pamata saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Jautājums, vai par sarunu procedūru ir jāpublicē iepriekšējais informatīvais paziņojums? Atbilde ir nē, tāpēc, ka par sarunu procedūru arī mēs nepublicējam paziņojumu par līgumu. Par tirgus izpēti. Tātad pirms katra iepirkuma ir jāveic tirgus izpēte, lai mēs zinātu, kādi mums tirgu ir piegādātāji, kādi mums ir termiņi, nevis termiņi, bet cenu piedāvājumu iespējamie līmeņi, un vai vispār tirgu ir tāds priekšmets, ko mēs vēlamies iegādāties. Tātad veikt pienākumu tirgus izpētīt tirgu mēs secinām no publiskā iepirkuma likuma 2. panta. Mērķis tātad nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu. Veicam šo tirgus izpēti pirms katra iepirkuma,
un rezultātā šeit netiek slēgts iepirkuma līgums. Tikai izpētīts tirgus, ar ko arī tirgus izpēti aicina atšķirt no cenu aptaujas, ko kā parasti sauc pasūtītāja iekšējā kārtībā veiktu iepirkumu, un kura rezultātā tas iepirkuma līgums tiek slēgts. Šeit ir arī norādīta saite uz skaidrojumu mūsu tīmekļa vietnē, kur var iepazīties ar padomiem, kā veikt tirgus izpēti, kā to dokumentēt. Viscaur prezentācijai būs arī norādītas tātad saites uz avotiem, kur var sīkāk izpētīt konkrēto jautājumu, bet pašās prezentācijas beigās būs dots arī tāds kopīgs avotu saraksts par tādiem lielākiem blokiem un arī saīsinājumu saraksts par tiem saīsinājumiem, kas ir lietoti viscaur prezentācijām. Tātad apspriede ar piegādātājiem arī ir viens no iepirkuma sagatavošanas instrumentiem, un mēs par to varam rīkoties divējādi. Ja mēs vēlamies tikai iegūt tirgus viedokli, mēs šo apspriedi izsludinām savā tīmekļa vietnē. Bet, ja mēs vēlamies uz šī pamata, ka mēs esam veikuši apspriedi noteiktās procedūrās, piemēram, atklātā konkursā, slēgtā konkursā un konkursa procedūrā ar sarunām, slēgt līgumu arī gadījumā, ja tikai viens piegādātājs mums ir iesniedzis savu piedāvājumu vai kandidāts pieteikumu, tad mums jārīkojas apspriede ar piegādātājiem, kā noteikts 18.2 prim pantā, tātad ar publikāciju vadības sistēmā, ar dokumentu publicēšanu elektronisko iepirkumu sistēmā un ar iepirkuma procedūras, apspriedes ziņojuma sagatavošanu. Un bieži rodas jautājums, vai apspriedes ziņojums ir vispār pieejama informācija. Atbilde ir jā. Saskaņā ar regulējumu apspriedes ziņojums ir vispār pieejama informācija, un to izsniedz 3 darbdienu laikā pēc pieprasījuma. Bet šis ziņojums nav jāpublicē elektronisko iepirkumu sistēmā, to regulējums neparādz. Un vēl tāds mehānisms kā konsultēšanās. Mēs arī iepirkumu gatavošanas laikā varam konsultēties ar neatkarīgiem ekspertiem, iestādēm vai piegādātājiem. Tikai jāatceras, ka šī konsultēšanās ir jāveic tā, lai neierobežotu konkurenci un nepārkāptu vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus. Un to mēs varam nodrošināt, paziņojot citiem kandidātiem par šo informāciju, kas ir apspriešanās laikā apspriesta vai darīta zināma šim subjektam, un nosakot atbilstoši pietiekamu termiņu pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanai, lai pretendenti varētu iepazīties ar šīm informāciju un attiecīgi arī izmantot savu piedāvājumu sagatavošanai. Un mums ir arī izslēgšanas iemesls paredzēts par to, ja šis nav ievērots. Tas mums ir publisko iepirkuma likuma 42. pānta 2. daļā 12. punktā. Tik tālu par dažādiem veidiem, kā mēs informējam tirgu un kā mēs iegūstam informāciju par tirgus piedāvājumu un par to, kā mums labāk savu iepirkumu noformēt. Pie plānošanas noteikti ir jāatcerās par stratēģisko iepirkumu. Ar stratēģisko iepirkumu mēs saprotam zaļo publisko iepirkumu, sociālo iepirkumu un inovāciju iepirkumu. Tie var arī būt miksēti, piemēram, inovatīvs sociālais iepirkums vai inovatīvs zaļais iepirkums. Tātad plānošana ir īstais brīdis, lai par to padomātu. Varbūt jums jau ir kāda uzņēmumā, kāda iestādē, kāda programma, kas paredz, ka mums ir jāveic tik un tik strateģiski iepirkumi, vai arī mēs gribam ar saviem iepirkumiem veicināt vidē kādas labas izmaiņas. Var sakot, šis ir īstais brīdis, kā par to padomāt. Šeit ir norādīti arī avoti par strateģisku iepirkumu, gan arī mācību modelis, kas ir pieejams, var iziet un apskatīties, kas tas ir un kā to labāk veikt. Kā arī ir skaidrojums, kā mums e-veidlapās atzīmēt, ja esam veikuši strateģisku iepirkumu. Aicinu iepazīties un izmantot un par šo tēmu domāt, jo tā, es domāju, kļūst ar vien aktuālāka nākotnē. Tātad šī aktualitāte. No 1. janvāra mainījušās līguma cenu robežvērtības, no kurām informācija par iepirkumiem jāpublicē tātad Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Šeit arī izcelto ir šīs jaunās vērtības. Ir mainījušās līguma cenu robežvērtības precēm un pakalpojumiem,
Un ir mainījušās arī būvdarbiem. Līdz ar to aicinu pievērst uzmanību un izmantot. Šeit vienkārši pārskatām arī ērtībai jums vēl atgādinām, ka 2. pielikumā līgums ar robežas vērtības nav mainījušās, jā, un tad kā mēs varam iepirkt tur attiecīgi katra 10. panta daļā paredzētos priekšmetus no kādām līguma cenām, jā. Mums ir arī tīmekļa vietnē publicēti bukleti tādi, kur ir iziet cauri visām procedūrām, visām iepirkuma metodēm, un jūs varat pārbaudīt, pārliecināties un paskatīties, ja jūs esat izlēmuši kādu metodu piemērot vai pēc tās līguma cenas tādu arī varat darīt. Aicinu šos buklets arī izmantot, un uz viņiem arī ir saita prezentācijā. Tālāk ķersimies klāt pie lielā bloka par iepirkuma veikšanas kārtības izvēli, kas arī ir mūsu iepirkuma plānošanas būtiska daļa. Kādas tad mums ir iepirkuma procedūras? Tās procedūras ir minētas 8. panta 1. daļā. Atklāts konkurss, slēgts konkurss, ko mēs varam izmantot brīvi pēc pasūtītāja ieskatiem. Tad ir virkne procedūra, ko mēs varam izmantot pie noteiktiem apstākļiem, kā konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs, inovāciju partnerības procedūra. Un ir arī procedūra, sarunu procedūra, kuru mēs varam izmantot tikai stingri noteiktos gadījumos. Papildus 8. panta 1. daļā noteiktajām procedūrām mums ir arī virkne tā saucamā iepirkuma veidu, metožu, un tas ir metu konkurss, 9. panta iepirkumi un 10. panta iepirkumi. Tas ir tas arsenāls, ar ko mēs varam strādāt. Mums iepirkuma veikšanai no noteiktas sliekšņa ir jāpiemēro kādu no šīm procedūrām vai iepirkuma metodēm. Kā mēs varam noteikt, kāda mums iepirkuma veikšanas procedūra vai kārtība vai metode ir jāpiemēro? Tas būs atkarīgs no vairākiem apstākļiem. Viens no tiem, protams, ir pats iepirkuma priekšmets, tā jūsu vajadzība, ko jūs esat izlēmuši, kas jums ir nepieciešams. Un arī šim iepirkuma priekšmetim atbilstošais CPV kods. Vēl viens moments ir līguma veids, tas ir pakalpojumu, piegādes vai būvdarbu līgums. Un tālāk jau arī skatāmies uz paredzamo līguma cenu, kāda mums tā ir. Papildus visiem šiem 3 galvenajiem momentiem ir arī jāskatās, kāds ir mūsu nodoms. Varbūt mēs gribam veidot dinamisko iepirkumu sistēmu, piemēram, vai slēgt vispārīgo vienošanos. Un varbūt arī vēl citi apsvērumi. Piemēram, mums ir ārkārtas situācija, kurā ir strauji kaut kas jāiepērk, jānovērš kādas vētras, piemēram, sekas, un tad mēs skatāmies uz ārkārtas sarunu procedūru vai uz tehniskiem iemesliem sarunu procedūras piemērošanai. Tas ir tas galvenais, kas būtu jāņem vērā iepirkuma veikšanas kārtības noteikšanā. Un laikam šī ir tā vieta, kuras tomēr atļaušos atgādināt, ka ir aizliegts nepamatoti sadalīt daļās iepirkuma priekšmetu, lai izvairītos no iepirkuma vai attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Tās mums ir teikts publisko iepirkuma likuma 11. pantā. Sāksim tad iet cauri visiem šiem minētajiem apstākļiem ar piemēriem no jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tātad par iepirkuma veikšanas kārtības noteikšanu. Iepirkuma priekšmets ir publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma 12. punktā iekļauts apsardzes pakalpojums ar konkrētu CPV kodu, kurš ir minēts šajā normā, un paredzamo līguma cenu 41 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Skatāmies tātad uz 2. pielikumu, skatāmies uz to, ka tās ir apsardzes iepirkums specifiski un uz līguma cenu, paredzamo līguma cenu. Tātad mēs varam piemērot 9. panta 20. daļu. Iepirkuma priekšmets ir pagaidu jumta seguma izveidošana pēc vētras postījumiem. Iespējams, var izvēlēties sarunu procedūru. Apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības. Tas gan vienmēr ir jāatcerās. Piemēram, ja mēs sarunu procedūru uz šī pamata gribēsim rīkot pēc pusgada, nebūs laikam pamatojums, jo pasūtītājs būs vienkārši novilcinājis laiku un sarunu procedūras pamatojums šeit vairs nebūs.
Un vienmēr, kad jūs izvēlaties piemērot sarunu procedūru, tas pamatojums ir pasūtītāja ziņā. Birojas nesaskaņo sarunu procedūras, mums nav tāda funkcija, un tas ir tīri pasūtītāja pamatojums, kā viņš izvēlas šo procedūru un pamato ar stingriem faktiem. Kāpēc? Nākošais piemērs. Iepirkuma priekšmets ir mediju pakalpojumu TikTok platformā. Tagad ir moderni pirkt visādus šādus pakalpojumus. Mēs esam saņēmuši vairākus jautājumus par šādu veidu pakalpojumiem. Jāsaka, ka sarunu procedūrai šeit nebūtu pamata, jo tirgu ir diezgan daudz šādu pakalpojumu nodrošinošas aģentūras. Ja? Par to vajadzētu arī padomāt. Ja pasūtītājiem mērķis ir izveidot dinamisko iepirkumu sistēmu, kā likumā noteikts, mēs rīkojam slēgtu konkursu. Un skatāmies arī, kas mums ir ministru kabineta noteikumos 107. pateikts par šo te dinamisko iepirkumu sistēmu, tās izveidi. Tālāk lūkojamies jau uz iepirkuma priekšmetu. Varbūt mans iepirkuma priekšmets ir tāds, kas ir jāpērk elektronisko iepirkumu sistēmā. Piemēram, mums ir ministru kabineta noteikumi 816. Un to pirmajā pielikumā ir nosauktas preču un pakalpojumu grupas un tām piesaistītās centralizēto iepirkumu institūcijas. Un attiecīgi regulējums noteica, ka tiešās pārvaldes iestādēm no 1000 eiro, pašvaldībām no 10 000 eiro 12 mēnešu periodā ir jāveic iepirkums elektronisko iepirkumu sistēmā. Tie, kas ir praktiski to darījuši, tur ir daudz katalogu dažādu, kur var izvēlēties jau nepieciešamās preces un pakalpojumus. Jautājums, vai elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā iegādāto līdzīgo preču vai pakalpojumu līguma cena ir jāsumē ar ārpus šīs sistēmas iepirktajiem? Atbilde ir nē, tāpēc, ka Valsts digitālās attīstības aģentūra ir jau veikusi iepirkumu par tām precēm un pakalpojumiem, kas mums ir pieejami šajos e-katalogos. Līdz ar to jums iepirkums nav jāveic un arī nav jāsummē klāt pie citām precēm līdzīgām iespējams, ko jūs pērkat ārpus ES. Tā, par šo vēl varbūt mans iepirkuma priekšmets ir tāds, ko es varētu nopirkt kādā dinamisko iepirkumu sistēmā. Piemēram, ir pieejama valsts nekustamo īpašumu uzturēta elektroenerģijas iegādes dinamisko iepirkumu sistēma. Varbūt jūs varat izmantot to, vai arī paši izveidot dinamisko iepirkumu sistēmu, ja jums tas priekšmets ir tāds, kas ir tāds diezgan standarta un ko jūs regulāri vajag. Tā, kad iespējas ir vairākas, tas ir pasūtītāja nodomu saistīts. Ja? Vēl par iepirkumu priekšmetu turpinot, varbūt mans iepirkuma priekšmets ir publisko iepirkumu likuma izņēmums. Pašreizējā redakcijā mums likumā ir 3 panti, kuros ir noteikti izņēmumi. 3. pants, piemēram, tur ir paredzēta fizisko personu darba līguma kā izņēmums iepirkumam. 4. pants mums ir saucamais in-house, bet tur ir jāskatās, vai mēs to varam piemērot, vai izpildās visas regulējumā noteiktās normas. Un 5. pants, tas ir nacionālais izņēmumu pants līdz ministru kabineta līguma cenu robežvērtībām un, piemēram, ceļojuma aģentūra pakalpojumi ar konkrēto kodu. Ja mums šie ceļojuma aģentūra pakalpojumi paredzamā līguma cena nesasniedz ministru kabineta līguma cenu robežvērtības, mēs varam piemērot izņēmumu. Ja sasniedz vai pārsniedz, tad mēs izņēmumu piemērot nevaram. Izņēmums vienmēr piemēro šauri tikai tad, ja izpildās visi normā minētie nosacījumi. Mūsu tīmekļa vietnē ir arī pieejama prezentācija par publisko iepirkumu likuma izņēmumiem. Šeit ir arī saite. Tā ir diezgan jauna lekcija, to var droši izmantot un papētīt, ja jums ir kādi jautājumi par izņēmumiem. Izņēmumi piemēri. Iepirkuma priekšmets ir reklāmas kampaņa. Pasūtītājs vēlas influenceru pakalpojumus. Vai varam piemērot publisko iepirkumu likuma 5. panta 16. punkta izņēmumu ar konkrēto CPV kodu, kas atbilst individuālo mākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem? Ir tā, ka ir jāvērtē pakalpojumu saturs. Reklāmas kampaņas mērķis ir nevis radīt mākslas darbu, kā ir šajā CPV kodā paredzēts, bet veidot kampaņu, kam atbilstošāks CPV kods būtu cits reklāmas kampaņu pakalpojumi. Un šāds līguma priekšmets neatbilst šim 5. panta
17. punkta tvērumam, un pat ja tas ietver droši vien kādus mākslinieciskus izpausmes elementus, tas nav šīs te individuālo mākslinieku sniegtais pakalpojums. Vēl viens piemērs par telpām, par izņēmumu attiecībā uz telpām. Vai telpu noma pasākumam ir publisko iepirkuma likuma 3. panta 1. daļas 1. punkta izņēmums. Ja pasūtītājs minēto izņēmumu, tātad nekustamā īpašuma nomu var piemērot, ja telpas pasākumam sameklē un līgumu par tos lietošanu noslēdz pats. Ja? Bet pārējo pasākumu norisē nepieciešamo pērk atsevišķi, atbilstoši paredzamai līguma cenai. Tad šo izņēmumu var piemērot. Savukārt šo izņēmumu nevarēs piemērot, slēdzot līgumu par telpu nomu pasākumam, ja šis līgums papildus telpu nodrošinājumam aptver ar pasākumu saistītus papildu pakalpojumus. Piemēram, ne tikai telpas, bet arī pasākumu organizēšanu, moderēšanu, ēdināšanu, mēs gribam to visu kopā nopirkt. Tad tas nebūs 3. panta šis te izņēmums. Saņemam bieži jautājums par iepirkuma priekšmetā šo te CPV, ja kopējās iepirkuma vārnīcas kodu, kā tas ir vērtējams iepirkuma plānošanas sakarā. CPV klasifikators tātad ir paredzēts precīzai un starptautiski saprotamai iepirkuma priekšmeta nosaukumu kodēšanai, un pēc tā tirgus dalībnieki meklē iepirkumus, kas viņiem būtu interesanti, kur varētu viņi piedalīties. Protams, mēs skatāmies arī uz CPV kodu katram iepirkuma priekšmetam, bet paredzamās līguma cenas noteikšanai papildus CPV kodam ir jāvērtē arī citas līdzīgu preču pakalpojumu vai būvdarbu pazīmes. Piemēram, viena vajadzība, viens mērķis, iespēja vienlaikus plānot, vienots piegādātāja loks. Un jāsaka, ka līdzīgi CPV kodi nevienmēr nozīmē, ka iepirkumi ir apvienojami. Piemēram, ja mēs pērkam datormācības pakalpojumu un valodu mācību kursu pakalpojumus, tad iespējams, ka tie piegādātāji loki ir atšķirīgi un ka šīs mācības nav jāsummē. Bet vienmēr šaubu gadījumā jāskatās, kāda mums, tirgus izpēte ir jāveic vienmēr, bet šaubu gadījumā vienmēr jāskatās, ka tomēr jāsummē būtu. Ja? Tāpat atšķirīgi kodi nevienmēr nozīmē, ka iepirkuma priekšmeti nav jāapvieno. Piemēram, papīra roku dvilīšiem un telpu dezodorantiem ir pavisam dažādi kodi, bet tā kopīga funkcija ir viena – nodrošināt higienas prasības koplietošanas telpās. Un visticamāk, ka arī šiem te priekšmetiem būs vienots piegādātāju loks, un tie būs jāsummē. Un kā jau teicu, un vairāk kārt uzsvēru, ļoti svarīga ir tirgus izpēte, lai mēs zinātu, kādi piegādātāji tirgu konkrēto preci piedāvā. Šeit ir arī iekļautas saites uz kopējo iepirkumu vārnīcu un Eiropas komisijas skaidrojošajām piezīmēm par CPV kodiem, ko arī var izmantot, lai noskaidrotu šo te CPV kodu saturu. Par CPV kodiem viens arī piemērs. Reāls jautājums uzdots. Uzturam paši savu IT infrastruktūru, vai visa infrastruktūras jeb dzelžu iegādes jāsummē gada ietvaros neatkarīgi no to CPV koda un piegādātājiem? Vai arī jāsummē atsevišķi pa CPV kodiem un atsevišķi vēl pa piegādātājiem? Šāds jautājums tika uzdots. Un atbilde būtu tāda, ja IT aprīkojumu iepērk kā regulārs piegādes, kopējā paredzamā līguma cena nosakāma 12 mēnešu ietvaros, un ņemot vērā, ka IT precēm ir ar atšķirīgiem CPV kodiem, piemēram, tur datoru serveriem, galdatoriem un datoru klaviatūrām ir atšķirīgi CPV kodi, tas piegādātāja loks pirmšķietam ir līdzīgs, un nebūtu pamata kopējo paredzamo līguma cenu dalīt pa šiem te CPV kodiem vai vēl trakāk pa piegādātājiem. Nākošais aspekts par papildus iepirkuma priekšmetam, par ko mēs jau runājām, ir līguma veida noteikšana. Tātad piegādes pakalpojumu vai būvdarba līgums. Jāizlemj, kādu līgumu tad mēs te slēgsim. No tā būs atkarīga arī paredzamā līguma cenas, šis slieksnis un procedūra, kādu mums būtu jāpiemēro. Līguma veidu definīcijas ir dotas publisko iepirkumu likuma 1. pantā. Pakalpojumu līgums tad būs par
priekšmets būs jebkādi pakalpojumi, izņemot tos, kas ir iekļauti likuma 1. pielikumā, kur ir doti šie te būvdarbu līguma nomenklatūra, arī ar būvdarbiem saistītie pakalpojumi, tie nebūs mums pakalpojumu līguma tvērumā. Piegādes līgums, tas mums būs preces pirkums, nomaksas pirkums, noma vai noma ar izpirkuma tiesībām, kā arī preču piegāde un nebūtiska daļa, tajā arī var būt preces iebūvēšana vai uzstādīšana. Un šīs te definīcijas tātad ir 1. pantā izlasāms. Būvdarba līgums mums ir vesela virkne dažādu iespēju. Priekšmets ir gala rezultātā izšķiroši ir tas, ka tiek izveidota būve, kura var veikt kādu noteiktu tehnisku vai ekonomisku funkciju. Un jāatceras, ka būves definīcija publisko iepirkumu likumā atšķiras no definīcijas, kas ir būvniecības regulējumā, līdz ar to mēs savā darbībā skatāmies uz definīciju, kas ir publisko iepirkumu likumā. Par līguma veidu noteikšanu, ja mums ir iepirkuma priekšmetā 2 veida pakalpojums piegāde vai pakalpojums būvdarbs vai vēl kaut kas, mums ir regulējumā skaidri noteikts, kā šādā situācijā ir jārīkojas. Ja rodas jautājumi, paņemam, izlasām likumu, ieguglējam likumā, ieliekam Ctrl F un atrodam, bet, lai būtu šeit viss konkrēti minēts, tad es arī šeit iekļauju citātus no regulējuma. Tātad, ja mums ir 2 vai vairāk iepirkuma veidi, būvdarba pakalpojumu piegādes, tad mēs lūkojamies uz to, kurš šis veids raksturo attiecīgo iepirkuma līguma galveno priekšmetu vislabāk. Ja? Tālāk būs arī piemēri par šo. Savukārt, ja mums ir pakalpojumu un piegādes, tad mēs lūkojamies uz to, kuriem paredzamā līguma cena ir visaugstākā. Ļoti tā, diezgan schematiski un vienkārši. Šeit būs piemērs tieši par šo te regulējumu, kā noteikt līguma veidu, ja man ir vairāku veidu šie te vienā iepirkumā jāveic. Ja mums iepirkuma priekšmets ir optiskā interneta nodrošināšana, un tā ietver būvdarbus, interneta ierīkošanu un pakalpojumu, interneta abonēšanu, tad mēs skatāmies, ka līgumu piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami tam iepirkuma veidam, kurš raksturo attiecīgā iepirkuma līguma galveno priekšmetu, kā bija teikts jau likuma definīcijā. Un šajā gadījumā tas mums ir interneta pakalpojumu saņemšana, pakalpojums, tāpēc, ka ierīkojam internetu vienreiz, un tad mēs viņu abonējam. Un tas pakalpojums tiek sniegts, un tas ir tas galvenais. Tātad pakalpojumu līgums šeit mums būs. Savukārt otrs piemērs ir par piegādēm un pakalpojumiem, kas tā kā ir vienā iepirkumā domāti. Iepirkuma priekšmets ir slidotavas izveide. Iespējamais CPV kods šeit ir modulāras un pārvietojums konstrukcijas. Piegāde tātad. Un otra komponente ir slidošanas pasākumu organizēšana ar CPV kodu, kas atbilst sporta pasākumu organizēšanai. Tātad pakalpojums, 2. pielikums. Un tad skatāmies, kura summa mums ir lielāka šajā plānotajā iepirkumā, vai piegādēm šai slidotavas uzstādīšanai, vai arī pakalpojumu sniegšanai, šiem te pasākumu organizēšanai. Diemžēl šajā piemērā jautātājs nebija nosaucis nekādas summas, līdz ar to mēs nevarēsim pateikt, kas šajā gadījumā tas būs par līgumu. Iespējams, varbūt piegāde, ja kas varētu būt. Bet, jā, atkarībā no summas, kuram šim te veidam piegādai vai pakalpojumam ir lielāka summa, tam tāds veids arī būs šim te līgumam. Vēl viens piemērs ir par patvērtnes ierīkošanu. Cik es saprotu, tad fondu projektos patreiz aktuāls ir programma, kurā tiek piešķirt līdzekļi 3. kategorijas patvērtņu ierīkošanai. Un arī esam saņēmuši jautājumu par šo tematu. Vai iespējams veikt apvienotu iepirkumu patvērtnes ierīkošanai, izdalot vienā iepirkuma daļā patvērtnes būvdarbus, un otrā daļā aprīkojumu? Atbilde ir, nē, nevar. Būvdarbu iepirkumam un preču iepirkumam ir atšķirīgs priekšmets. Ja mēs skatāmies uz šīm te definīcijām publisko iepirkumu likuma 1. pantā, un ir arī atšķirīgs publisko iepirkumu regulējuma piemērošanas slieksnis. Tāpat šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka e-veidlaps nemaz neļaus jums vienam iepirkumam
katrai daļai norādīt savu iepirkuma līguma veidu. Ja? Var norādīt vienu iepirkuma līguma veidu tikai kopīgi visam iepirkumam. Attiecīgi par esošu telpu pārbūvi vai atjaunošanu patversmes vajadzībām jāveic būvdarbu iepirkums atsevišķi, un par aprīkojumu ir jāveic viens vai vairāki preču piegādes iepirkumi. Šādi. Paturpinot par patvērtnēm, tad ko darīt mums ar tiem aprīkojumu? Kā mums to iepirkt? Šeit arī ir vairāki varianti. Piemēram, iebūvējumu aprīkojumu var iekļaut šajā būvdarba iepirkumā, par ko mēs jau runājām, jo mums arī regulējums paredz, ka būvdarba līguma paredzamā līguma cena ir visu būvdarbu kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līguma cenu, kuri ir nepieciešama publiska būvdarba līguma izpildei. Ja? Par pārējo aprīkojumu runājumu, to, kas nav iebūvējams. Mums ir jāvadās no 11. panta, un nebūtu pamata šo te aprīkojumu dalīt pa preču grupām un nesummēt to paredzamās līguma cenas, ja mums ir viens mērķis patvērtnes aprīkošana, un iespējams arī šīm precēm ir līdzīgs piegādātāja loks, un attiecīgi šīs preces viss būtu jāsummē. Šajā kopējā paredzamajā līguma cenā varētu nesummēt tādas preces, kurām ir specifisks piegādātāja loks. Grūti pateikt, neesam speciālisti, bet tas varētu būt kādi īpaši ģeneratori vai kaut kas tāds, ko piegādā pavisam citi piegādātāji nekā aprīkošanai nepieciešamās tur gultas, veļu vai tam līdzīgas lietas. Vēl ir iespēja arī preces iegādāties elektronisku iepirkumu sistēmā, ja tās tur ir pieejamas, un šī piegāde tad nebūs jāsummē ne ar vienu citu grupu, ko mēs iepriekš te apskatījām. Šāds piemērs par patvērtņu ierīkošanu. Apskatījām iepirkuma priekšmetus un iepirkuma līguma veidus. Esam nonākuši līdz paredzamās līguma cenas noteikšanai. Paredzamo līguma cenu tos principus un noteikumus mums regulē 11. pāns publisko iepirkumu likumā. Un vienmēr jāatceras, ka paredzamā līguma cena ietver visu, ko saņems piegādātājs. Šeit mēs skatāmies no piegādātāja puses. Visus ar līguma īstenošanas saistītās izmaksas, citu personu maksājumus, ņem vērā jebkuru iespēju. Un šos punktus mēs arī aplūkosim tālāk ar piemēriem. Jāatceras, ka paredzamā līguma cena ietver visus nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un tas arī ir izlasāms līguma cenas definīcijā publisko iepirkumu likuma 1. pantā. Tātad tagad iesim cauri lēnām pa vienam šiem te punktiem. Tātad visas ar līgumas īstenošanas saistītās izmaksas jāietver ir paredzamajā līguma cenā. Bet joprojām rodas jautājums, kā salīdzināt piedāvājumus, ja viens pretendents no PVN nav PVN maksātājs, bet citi ir. Vārds sakot, pasūtītājs ir samulsis. Minētais apstākļus piedāvājumu vērtēšanu neietekmē. Mēs salīdzinām pretendentu piedāvātās cenas bez PVN. Ja pretendents ir PVN maksātājs, par līguma cenu maksājumā PVN summa tiek atsevišķi norādīta iepirkuma līgumā, un PVN tiek maksāts papildus piedāvātajai līguma cenai. Ja? Jo var būt situācijas arī, ka līguma izpildes laikā piegādātājam mainās šis status, viņš varbūt kļūst no nemaksātāja par PVN maksātāju. Ja? Līdz ar to arī šādās situācijās atceramies, ka izšķirošais mums ir līguma cena bez PVN. Citu personu maksājumi. Tātad ietveram līguma cenā arī visu citu personu maksājumus. Tika uzdots šāds jautājums, vai pasūtītājiem jārīko iepirkums atbilstoši publisko iepirkumu likumam, ja par iepirkuma priekšmetu apdrošināšanas polisēm 100% apmērā samaksu veiks pasūtītāju darbinieki. Jāsaka, ka publisko iepirkumu likumā nav noteikts izņēmums iepirkumiem, par kuriem samaksu veic citas personas, kas nav pasūtītāji šajā likuma izpratnē, un līdz ar to, ja iepirkumu rīko pasūtītājs, tam iepirkumu veikšanai jāpiemēro šīs te pilnnormas, atbilstoši paredzamajai līguma cenai, kurā ietver visus maksājumus, ko līguma izpildītājs saņems no pasūtītājiem citām personām, proti iestādes dalībniekiem. Šajā gadījumā atbilde ir jā, iepirkums ir jāveic. Mums to pasaka arī likums. Iekļaujam visas citu personu maksājumus, kurus saņems piegādātājs.
Vēl tur bija minēts, ka jāņem vērā visas izvēles iespējas un līguma papildinājumi. Nu, šie būtībā ir atrunātie grozījumi, līgumā paredzēti atrunātie grozījumi. Kā notiek paredzamo līgumu cenu, ja slēdzam līgumu uz 2 gadiem, bet paredzam iespēju to pagarināt uz vēl 1 gadu. Līguma cenu aprēķina par maksimālo laiku, par šiem 3 gadiem, ar visu iespēju to pagarināt. Ja? Kā notiek paredzamo līguma cenu, ja iepirkuma līgumā plānojam iekļaut grozījumu iespēju apjoma palielināšanu par 3 vienībām, ja būs iespējams dabūt papildu finansējumu. Līguma cenu noteic par visu apjomu, tātad ieskaitot arī šīs 3 vienības, tās apjoma palielināšanas iespēju. Vēl mums ir regulējumā arī tāds īpašs sarunu procedūras atkārtots iepirkums. Šeit ir norādīts, kurš tas ir pants, ja interesē paskatīties. Arī šajā gadījumā ir jāiekļauj pirmā iepirkuma paredzamajā līguma cenā visu iespējami atkārtoto iepirkumu līguma cenas. Esam tagad nonākuši līdz paredzamās līguma cenas noteikšanas principiem. Tie mums izriet no regulējuma, no likuma. Šeit ir salikti vienkārši pa punktiņiem, vairāk, lai uzskatām. Tie mēs arī iziesim cauri ar piemēriem. Tātad principi. Vajadzība jāplāno kopumā pasūtītāja līmenī, neizdalot finansējumu avotu. Jāplāno pasūtītāja līmenī, nevis atsevišķu struktūru vienību līmenī. Jāsumē vienlaikus plānojami iepirkumi. Jānosaka, kuri iepirkumi ir apvienojami. Tātad līdzīgi pakalpojumi, līdzīgas preces, kam ir līdzīgs piegādātāja loks, vienots mērķis un tam līdzīgi. Un jānosaka, kuri būdarbi ir apvienojami. Tad galvenā pazīme ir šitā vienotā tehniskā vai ekonomiskā funkcija. Kā jau teicu un uzsveru vēlreiz, šaubu gadījumā par izvēlētās paredzamās līguma cenas noteikšanas metodas piemērošanu, piemērojam to procedūru, kur atbilst tai maksimāli iespējamai, kas šeit varētu veidoties tā līguma cena. Ja? Šaubu gadījumā summējam. Šeit norādīt arī saite uz skaidrojumu par paredzamās līguma cenas noteikšanas principiem, kur arī varat sīkāk arī iepazīties ar tiem, un arī ar piemēriem ir ilustrēts, kā rīkoties kurā gadījumā. Es domāju, ka tas var palīdzēt daudzos brīžos, kad ir šaubas. Tātad ejam cauri, sākam ar to neizdala finansējumu avotu. Vai līdzīgu preču paredzamās līguma cenas ir jāsummē, ja tās nepieciešams iegādāties gan pamatdarbības, gan projektu vajadzībām? Atbilde ir jā, ir jāsummē, kā mēs jau redzējām, neizdala finanšu avotu. Ja? Šis ir jāievēro. Tika uzdots jautājums, vai pasūtītājam, izmantojot savā darbībā privātpersonas ziedojumu, šo līdzekļu izlietošanai tātad ir jāveic iepirkums. Jā, privātpersonas ziedojums kļūst par pasūtītāja līdzekļiem. Ņemot vērā judikatūras atziņas, ja persona atbilst pasūtītāja statusam kaut vai atsevišķu tās darbību dēļ, tai ir jāpiemēro publisko iepirkumu regulējums attiecībā uz visu savu darbību. Tas ir arī izlietojot finansējumu, kas nav publiskas personas vai tās institūcijas piešķirts finansējums. Un šeit ir arī dot Eiropas Savienības tiesas spriedumi numuri, ja gribas sīkāk iepazīties ar šo tematu. Jā, pasūtītājiem izmantojot ziedojumu, kas nāk no privāta personas, arī par šo naudiņu ir jāveic iepirkums, ja mēs gribam izmantot tos kādām vajadzībām. Runa bija arī par struktūru vienībām, kā ir jāplāno un jāpērk pasūtītāja līmenī, nevis struktūru vienību līmenī. Nu, varbūt iespēja, ka iekšējos normatīvos aktos kādai struktūra vienībā ir noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu. Tad tā struktūra vienība, protams, var veikt šos iepirkumus pati, un tie nav jāplāno kopā visam pasūtītājiem, visai pašvaldībai, piemēram, kopā. Bet tam ir jābūt atrunātam iekšējos normatīvos aktos, un atkal ir regulējums, kas nosaka, kam vēl ir jābūt tātad šī struktūra vienība neatkarīgi veic iepirkumus, un slēdz iepirkumus arī pati,
un šo iepirkumu finansē no tās rīcībā esošiem līdzekļiem. Ja? Tad skatāmies, vai struktūra vienībā ir deleģēta šāda pastāvīga atbildība. Ja nav, tad visus pasūtītāju iepirkumus pērkam kopā, arī priekš struktūra vienībā. Šeit varētu rasties mūsums, ka pasūtītāja struktūra vienība, piemēram, pašvaldības kāda pagasta pārvalde, var atbilst pasūtītāja definīcijai, kas ir dota publisko iepirkumu likuma 19. pantā. Bet šeit vienmēr ir jāskatās, vai šai struktūra vienībai ir deleģēta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu. Ja ir deleģēta, tad var veikt pats, ja nav deleģēta, tad plāno pasūtītāja līmenī. Tālāk par vienlaikus plānojumu iepirkumu summēšanu paredzamās līguma cenas noteikšanai. Vai gada beigās piešķirts finansējums ir neparedzēta vajadzība, ko var nesummēt ar citiem iepirkumiem? Atbilde ir nē, ja vien tiešām nav radusies jauna vajadzība, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt. Tika uzdots arī jautājums, ja līgums par būvdarbu veikšanu ir izbeigts vai būvdarbu pabeigšana uzskatāma par jaunu vajadzību. Jā, šādā gadījumā būvdarbu pabeigšana ir uzskatāma par jaunu vajadzību, bet, piemēram, gadījumā, ja mums ir konkurss ar daļām un kādā daļā tas beidzas bez rezultātu, tā gan nav jauna vajadzība. Ja? Šīs ir divas dažādas lietas. Mēs šeit runājam par līgumu, kurš ir izbeigts pirms laika. Tā. Tālāk parunāsim par to, kuri iepirkumi ir apvienojami par pakalpojumiem un piegādēm vispirms un pēc tam par būvdarbiem. Ļoti svarīgi ir izvērtēt iepirkuma plānošanas laikā, kuri mums līdzīgie pakalpojumi un piegādes ir apvienojami. Mēs jau runājām par CPV kodiem, ka tie nevienmēr liecina par to, ka ir vai nav jāapvieno, un par dažādām citādām pazīmēm. Bet runājot par pakalpojumiem un piegādēm, ir tā, ka pasūtītājs tos var iepirkt gan kā regulārus, vai arī kā neregulārus. Ja? Un tad atšķirsies šī te apvienošana un šī te visa plānošana. Ja mēs izvēlamies kaut ko pirkt regulāri, ja, tad mums ir 11. panta 9. daļa, un parasti tie ir regulāri nepieciešami pakalpojumi, nepieciešams preces, piemēram, tīrīšanas līdzekļi vai apkopšanas pakalpojumi vai tam līdzīgi, un nepieciešami regulāri ik pa laikam. Tad mēs plānojam 12 mēnešiem. Un šis periods, šie 12 mēneši, var arī nesakrist ar kalendāro gadu. Tie var būt arī no 1. februāra līdz 31. janvārim un tam līdzīgi atkarībā no pasūtītāja vajadzības un tā, kā viņš to ir atrunājis savos iekšējos normatīvos aktos. Un tā ir pasūtītāja izvēle, kā viņš plāno, ja, līdzīgu iepirkumu priekšmetu iegādi. Savukārt uz neregulāriem pakalpojumiem un piegādiem mums ir 11. panta 6. daļa jāskatās. Parasti tie ir tādi neregulāri, nav regulāri vajadzīgi, un tad mēs līguma cenu nosakām atbilstoši konkrētā līguma vērtībai vai arī vairākiem līgumiem kopīgi, ja mēs plānojam veikt vairākus iepirkumus par vienu to pašu priekšmetu vai līdzīgu. Šis laika posms nav definēts, kādā mums ir jāapvieno. Tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas. Ja, tātad šis ir svarīgi par piegādēm un pakalpojumiem. Piemērs par regulāriem un neregulāriem pakalpojumiem mums tika uzdots par valodu mācību pakalpojumiem projektos un ārpus projektiem. Ja pamatdarbībā valodu mācību pakalpojumus pērk kā regulārus pakalpojumus vai projektu vajadzībām, tos var iepirkt kā neregulārus pakalpojumus. Projektā nepieciešamā valodu mācību pakalpojumi ir jāsummē ar pamatdarbībā nepieciešamiem. Attiecīgi tos tad arī varētu iepirkt kā regulārs pakalpojums, ja jums iekšējā kārtībā ir paredzēts valodu mācības pirkt regulāri. Vienlaikus jāatceras, ka nebūtu pieļaujama situācija, ka līdzīgas pakalpojumus pamatdarbībai mēs iepērkam kā regulārus, bet projektam kā neregulārus.
un tā rezultātā veidotos situācija, ka mēs mākslīgi sadalām iepirkumu. Mēs neesam summējuši, ja mēs neesam izvēlējušies kopējai līdzīgo pakalpojumu paredzamajai līguma cenai atbilstošo procedūru. Šeit ir tas risks, ja? Ja jūs to varat menedžēt, ja jūs pērkat visu virs noteiktiem sliekšņiem un viss tiek ievērots, ja, tad var pirkt arī kā regulārs un projektos kā neregulārs, kā sanāk, bet tam visam ir jābūt pamatotam un nedrīkst izvairīties atbilstoši iepirkuma metodas piemērošanas. Tas ir tas galvenais. Runājot par būvdarbiem, ir tā, ka galvenā šeit ir tā vienotā tehniskā vai ekonomiskā funkcija. Tātad pietiek ar vienu no šīm funkcijām, lai mums tie būvdarbi būtu jāapvieno. Tad ir vesela rinda tādas papildu pazīmes, kuras izriet no Eiropas Savienības un tiesu spriedumiem. Un tās pazīmes ir papildus skatāmas un vērtējams tikai kopsakarībā ar to būvs definīciju un nepiešķirot kādai no šīm papildu pazīmēm lielāku nozīmi kā citām. Tās ir, piemēram, līdzīgi iepirkuma priekšmeti, tiek veikti līdzīgi rakstura būvdarbi. Viens pasūtītājs, vienota līguma vadība, projekta iesniegums, kā arī konkrēti iepirkuma plāni norāda uz to, ka vajadzība bijusi zināma. Īsā laikā veikti vairāk iepirkumi. Izbūvējami objekti atrodas vienā ģeogrāfiskā teritorijā. Būvdarbi tiek veikti dažādu iepirkumu ietvaros, bet tie savstarpēji pārklājas. Kā arī būvdarba līgumos ir viens un tas pats izpildītājs, vai piedāvājums ir iesnieguši vienu un tie paši pretendenti, tātad vienots piegādātāja loks. Šīs ir papildu pazīmes, kas mums var vedināt domāt, ka tomēr būs konstatējama tā vienotā tehniskā vai ekonomiskā funkcija, un ka mums tomēr ir jāapvieno iepirkumu un tā paredzamās līguma cenas ir jāsummē. Jautājums par būvdarbu plānošanu Eiropas Savienības fondu vienā projektā, ja kā mums rīkoties labāk. Apsverot visu, kas ir nācis no Eiropas Savienības revidentu puses un šie visi spriedumi, kas ir pieejami, nav mums tādas atbildes pozitīvas pasūtītājam. Atbilde ir tāda, ka pārsvarā jau vajadzētu visu summēt. Tātad, ņemot vērā, ka parasti projektam ir viens mērķis, piemēram, pilsētas X noteiktu ielu remonts, vienas vai vairāku pasūtītāju ēku būvdarbi vai remontdarbi un tam līdzīgi, pirmšķietami šiem darbiem būs arī vienota ekonomiskā vai tehniskā funkcija, parasti ekonomiskā, jā. Un ja mērķa sasniegšanai plānojat slēgt vairākus projektē būvē vai būvdarba līgumus, un to kopējā summa sasniedz Eiropas Savienības līguma cenu robežu vērtības, iesakām atbilstoši kopējai paredzamai līguma cenai katru iepirkumu izsludināt šajā Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Ja? Ja pasūtītājs lemj par kādu no šiem līgumiem nepublicēt paziņojumu vēstnesī, tad ir jābūt objektīvam pamatojumam un stingriem dzelžainiem argumentiem, ka nav konstatējama neviena no tā ekonomiska, ne tehniska funkcija ar pārējo līgumu iepirkumu priekšmetiem. Tātad pasūtītāja atbildība. Kā mums rīkoties, ja mēs plānojam slēgt vispārīgo vienošanos, veidot dinamisko iepirkumu sistēmu vai izsludināt metu konkursu, kā mēs tad nosakam paredzamo līguma cenu. Metu konkursā mēs iekļaujam godalgas vai maksājums dalībniekiem un secīgi rīkotas sarunu procedūras ietvaros noslēdzamā līguma paredzamo līguma cenu, ja mēs pēc metu konkursa plānojam veikt sarunu procedūru. Ja mēs veidojam dinamisko iepirkumu sistēmu, tad mēs līguma cenu nosakam kā visu paredzamo iepirkumu līgumu kopējā līguma cenu šīs sistēmas darbības laikā. Par vispārīgo vienošanos runājot, reizēm ir mulsums un negribēšana noteiktu kopējo apjomu
un maksimālo summu, bet, kā ir pateikusi Eiropas Savienības tiesa, vispārīgā vienošanās nevar būt bez noteikta apjoma ierobežojuma. Ja? Tas ir jāņem vērā, par to joprojām saņemam jautājumus, tāpēc arī šo gribu uzsvērt. Tālāk jau tādas mazas nianses, ko mēs varam izmantot savā darbā. Mēs varam sadalīt iepirkuma priekšmetu daļās. Tas nav sinonīms ar iepirkumu mākslīgu sadalīšanu daļās, ja, lai kādu iepirkumu procedūru nepiemērotu atbilstoši šai te kopējai līguma cenai, ja, sadalam daļās un izvairamies. Nē, šeit ir runa par iepirkumu priekšmetu sadalīšanu daļās. Mēs varam sadalīt šajās daļās, lai arī mazie uzņēmumi varētu piedalīties mūsu iepirkumā, lai varētu izpildīt kvalifikācijas prasības un paņemt tos apjomus, ko mēs esam sadalījuši tā kā mazākos apjomos. Šeit ir jāuzsver tas, ka pasūtītājs iepirkuma dokumentos var norādīt, ka piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām vai visām daļām. Un ja norāda, ka var iesniegt par vairākām vai visām daļām, bet plāno slēgt līgumu tikai ar vienu piegādātāju, teiksim, noteiktā skaitā daļu, tad šos nosacījumus noteikti ir jāparedz nolikumā, un kad nonāk līdz vērtēšanai un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, tad šos te kritērijus arī piemēro pasūtītājs, nevis piegādātājs izvēlēsies, kurās daļās viņš slēgs šos līgumus. Ja? Tas ir jāpatur prātā. Piemēri par iepirkuma priekšmeta dalīšanu daļās. Vai publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā iekļaut iepirkumu priekšmetu var dalīt daļās, jo uz šo te regulējumu tieši tā kā neattiecās Ministru kabineta noteikums 107, 2.8 sadaļa par iepirkumu priekšmetu dalīšanu daļās. Atbilde ir jā, var dalīt daļās arī šādus iepirkumus pēc analoģijas ar šo te Ministru kabineta noteikumu 107, 2.8 sadaļu. Vai var slēgt iepirkuma līgumu kādā no iepirkuma daļām, ja citās daļās vēl turpinās piedāvājumu vērtēšana? Jā, ja iepirkums ir dalīts daļās un iepirkuma nolikumā nav atrunāta cita vērtēšanas kārtība, tad katru iepirkuma daļu vērtē un līguma slēgšanas tiesības piešķir atsevišķi. Šeit ir tāds instruments daļas nodalīšana, kas var jūs reizēm izglābt, ja līgums beidzas, bet tas pakalpojums vai piegāde mums ir tomēr vajadzīgs. Tātad mēs varam nodalīt daļu no kāda nākošā iepirkuma un nopirkt to jau tagad. Mums ir 11. pantā 6. un 7. daļa par to runā. 6. daļa mums ir būvdarbi un pakalpojumi, un 7. daļa ir piegādes. Bet ir jāņem vērā, ka nodalot daļu vai vairākas daļas, to kopējā summa nevar sasniegt, tātad ir mazāka par 80 000 pakalpojumiem precēm un par 1 000 000 eiro būvdarbiem, un vienlaikus arī tā ir mazāka par 20% no visu daļu kopējās paredzamās līguma cenas. Tātad no tā lielā iepirkuma un no tās daļas, ko jūs nodalat, mēs saskaitām kopā un rēķinām, ja tos 20% un skatāmies uz šīm te summām. Jautājums, vai pasūtītājam informācija par daļu nodalīšanu ir jādokumentē? Protams, jādokumentē. Regulējums to nekur nepasaka, bet jums pašiem, lai pirmkārt izsakotu paši, kas ir nodalīts, un otrkārt, lai varētu atskaitīties un argumentēt pārbaudītājām, institūcijām, noteikti vajag to piefiksēt, ko no kā jūs nodalat, lai pēc tam nav bezizējas situācijas par to, ka ir sadalīts iepirkums. Šeit pāris piemēru par daļas nodalīšanu. Varbūt tad kļūst skaidrāks tiem, kas ar to nav saskārušies. Sāksim ar garāko piemēru. Iepirkuma kopējā paredzamā līguma cena ir 500 000 eiro, kurā tostarp ir 4 atsevišķas daļas. Pirmā ir 40 000, otrā 25, trešā 15 un ceturtā 9 eiro, kopā 89 000 eiro.
Tā kā katra daļa ir mazāka par 80 000 eiro un šo daļu kopējā vērtība ir mazāka par 20% no kopējās iepirkuma summas, jautājuma iesniedzējs jautā, vai drīkst pirmajām 3 daļām piemērot katrai 9. pantu un 4. daļai nepiemērot publisko iepirkumu regulējumu. Atbilde ir tāda, nē, visām nodalītajām daļām atbilstoši to kopējai paredzamai līguma cenai, tiem 89 000 eiro, ir jāpiemēro atklāts konkurss. Ja mēs šādi gribam nodalīt, tad mums ir atklāts konkurss jāpiemēro. Ja nevar tā sadalīt daļas pa gabaliņām un pirkt 9. pantā un pat nepiemērot mazākajai daļai neko. Ja? Un otrs piemērs reāls arī no dzīves, kas ir mums iesūtīts. Citā iepirkumā tostarp ir divas mazas daļas, to kopējā vērtība ir 19 000, un tad viņas sadalās tā, ka pirmā ir 12 000, otrā 7 000. Vai pareizi būtu pirmā taisa iepirkumam piemērot 9. pantu, bet otro daļu iepirkt bez publiskā iepirkuma piemērošanas? Atbilde arī ir nē, abām daļām jāpiemēro 9. pants, jo šo daļu kopējā paredzamā līguma cena atbilst 9. panta iepirkumam. Jā, mēs varam pirkt 2 atsevišķas šīs daļas, bet mums katra jāpiemēro ir 9. pants, atbilstoši to kopējai paredzamai līguma cenai. Jāpakavējas ir mazliet pie centralizētiem un kopīgiem iepirkumiem. Tāpēc, ka šī tēma nākotnē kļūs arvien aktuālāka, vēlāk arī pastāstīšu, kāpēc. Tātad īsa teorija. Centralizēti iepirkumi mums ir tie, ko veic centralizētā iepirkuma institūcija, un kopīgi iepirkumi ir tie, kurus veic vairāki pasūtītāji kopīgi apvienojoties. Mums ir arī tīmekļa vietnē vadlīnijas par centralizēto kopīgo iepirkumu veikšanu, un arī pielikums ar schēmām, un kas ko dara un kā tas notiek, bet kāpēc tas kļūs arvien svarīgāk? Lūk, šī ministru kabineta darba grupa, kur strādāja ar priekšlikumiem publisko iepirkumu reformai, ir apkopojusi ieguvumu sarakstu no kopīgiem un centralizētiem iepirkumiem. Un viņi ir apkopojuši administratīvos un procesuālos ieguvumus. Šis izvilkums no darba grupas materiāla 3. pielikuma un arī saite, kur tas atrodams, ir norādīta prezentācijā un atsauc uz šo avotu. Īpaši man liekas svarīgi, ka kā no biroja puses, kā metodoloģiskā atbalsta koncentrēšanās uz centralizēti vadītu iepirkumu palīdz tam noritēt profesionāli augstākā līmenī. Tas nozīmē, ka šī metodoloģiskā kompetence centralizēto iepirkumu institūciju vai veicēju pusē būs tādā līmenī, ka šie iepirkumi būs kvalitatīvāki. Tāpat arī grupa ir atziņusi, ka samazinās katra pasūtītāja individuālo iepirkumu riski saistībā ar nekvalitatīvi izstrādātu un īstenotu iepirkumu. Protams, papildus visam šīm ir arī administratīvie ieguvumi un līdzekļu ekonomija un labāka cena. Un ar piemēriem un visu šo informāciju tātad var iepazīties darba grupas materiālos. Saite šeit norādīta. Plānošanā, protams, neiztiek bez termiņiem. Viss notiek laika rāmī, ir sākums un ir tā kā beigas un ir vajadzības brīdis, kad mums to vajag. Ar to vienmēr ir jārēķinās, ka iepirkums prasīs noteiktu laiku. Šeit esmu salikusi tos termiņus, kas izriet no likuma. Te ir apspriest ar piegādātājiem, kam ir noteikts termiņš, minimālai piedāvājuma iesniegšanas termiņi, dažādās procedūrās un iepirkuma metodēs ir noteikti. Papildu informācija pieprasīšana arī mums ir noteikta dažādām iepirkuma veikšanas kārtībām. Viņa ir dažāda, bet viņa ir noteikta. Tad mums ir nogaidīšanas termiņš, piemēram, pirms līguma slēgšanas jāattiecināms noteiktās procedūrās. Tas jāņem vērā. Ja birojā tiek iesniegts iesniegums, tā izskatīšanas laiks, kas arī paildzinās jūsu iepirkumu. Vēl ir arī termiņi, kas nav noteikti regulējumā. Tas būs termiņš, kurā jūs izvērtēsiet piedāvājumu. Tas būs termiņš, kurā jūs noslēgsiet iepirkumu līgumu. Es paskatījos mūsu datu rīkā, biroja tīmekļa vietnē, ka vidējais lēmuma pieņemšanas ilgums ir 35 dienas un procedūras ilgums 60 dienas. Un šie skaitļi nav mainījušies. Viņi tādi apmēram arī svārstās ap tiem 35 un ap to 60 arī gadu gaitā. Tā ka
apmēram ar to arī ir jārēķinās. Šeit ir arī saites uz avotiem, kur var paskatīties gan uz datu vizualizāciju, gan arī skaidrojumi par publisko iepirkumu likuma termiņiem. Šis slaids ir tapis ar pēc manu kolēģu lūguma un arī manai pašai ir gadījies gan telefonu konsultācijās, gan atbildot uz jautājumiem iesūtītiem aizdomāties, kāpēc ir tik sarežģīti izveidots iepirkums. Tātad lūgumi un ieteikumi iepirkuma plānošanai no mūsu prakses. Pretendentu un speciālistu atlases prasības lūdzam noteikti pamatotas, saprotamas un viegli pārvaldāmas. Tas jums atvieglos pašiem darbu. Vērtēšanas kritērijus definēt saprotami un nesarežģīt vērtēšanas kārtību. Sarežģīta vērtēšanas kārtība, sarežģīti kritēriji, pārprotami un nesaprotami, rada pārsūdzību risku. Tāpat tie arī rada kļūdu risku vērtēšanas komisijas darbā. Svarīgi ir arī pievērsties tam līguma projektam, ko jūs izstrādājat, jo līguma projekts būs pamats, uz kura jūs slēgsiet iepirkuma līgumu, un tajā noteiktais ir tā diezgan strikti pateikts, un grozījuma iespējas, kā mēs zinām, ir diezgan nelielas, ja grozījumi nav atrunāti nolikumā. Tātad līguma projektā lūdzam precīzi definēt pušu pienākumus un to nepildīšanas sekas, lai nerodas nevajadzīgi strīdi, šaubas un nenoteiktības. Lūdzam skaidri un nepārprotami paredzēt gadījumus, iespējas, nosacījumus, ar kādiem līguma grozījumi ir pieļaujami, to apjomu, būtību, ņemot vērā ar iepirkuma priekšmetu. Tad skatāmies tātad uz 61. panta 3. daļas 1. punktu atrunātie līguma grozījumi, kad arī būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir atrunāti līgumā. Bieži vien līgumā nav atrunāts galīgi nekas, un tad pasūtītājs ir nelaimīgs un ir problēmas. Piemēram, ja mēs gribam pagarināt līgumu pie noteiktiem apstākļiem, teiksim, tehnoloģiskie pārtraukumi būvdarbos, vai mēs gribam paredzēt, ka mēs varam mainīt apjomu, un mēs nojaušam, varbūt, ka būs papildu finansējums, paredzam to līgumā kā atrunātu grozījumu. Iestāsies, neiestāsies. Lūdzam tos grozījumus iekļautajos līgumos. Un tāpat ir svarīgi paskatīties, vai konkrētajā iepirkuma līguma projektā nav jāietver cita informatīvajos aktos paredzēti nosacījumi. Tad citi normatīvi akti tie būtu, teiksim, būvniecības jomā, līgumcenas indeksācija būvdarba līgumos, vai mums nav jāiekļauj arī šis mūsu līguma projektā. Tāds viens aktuāls jautājums, ko mēs esam saņēmuši no vairākiem pasūtītājiem, ir par vairākiem vienlaicīgiem līgumiem par vienu iepirkumu priekšmetu. Arī tā mēdz notikt. Kādi riski ir pasūtītājiem no publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu viedokļa? Plānotā iepirkumā par ielu un ceļu seguma remontu, iekļaujot jau noslēgtā iepirkuma līgumā par ielu un ceļu uzturēšanu, paredzētu pozīciju. Tātad viena un tā pati pozīcija. Grunts, grāns, šķembu un segu atputekļošana, izmantojot divkārtu virsmas apstrādes tehnoloģiju. Nav svarīgi pat, kas ir iepirkuma priekšmets, bet viens un tas pats priekšmets ir iekļauts divos, tā kā vienā esošā līgumā, un plāno slēgt vēl vienu līgumu par šādu priekšmetu. Jāsaka, ka piegādātājam, kurš ir noslēdzis līgumu, ir pamats rēķināties, ka pasūtītājs no tā iegādāsies pakalpojumu saskaņā ar līgumā noteikto. Kritiski būtu vērtējama vienāda veida pakalpojumu iekļaušana gan spēkā esošā līgumā, gan plānotā iepirkumā, ja iepirkuma līgumu izpildes termiņi pārklāsies. Šāda rīcība var radīt gan iepirkuma mākslīgas sadalīšanas, gan pirmā noslēgtā līguma izpildītāja iebildumu risku. Tas pārdomā. Ko es gribētu, lai jūs paņemtu līdzi no šī webināra? Gribētu, lai jūs atceraties, ka pareiza iepirkuma priekšmeta, līguma veida un līguma cenas noteikšana ir pamats arī atbilstošas iepirkuma procedūras izvēlei.
Šaubu gadījumā paredzamās tātad līguma cenas dažādiem priekšmetiem līdzīgiem ir jāsummē. Un svarīgi neaizmirstam, ka plānojot iepirkumus, piedomājām pie zaļā iepirkuma, pie sociāli atbildīgā iepirkuma un pie inovācijām. Kā jau teicu, šeit ir arī avotu saraksts, saīsinājums saraksts, un paldies par uzmanību!